problēmas visbiežāk skar 3 apakšējās saknītes, tātad 4. jostas saknīti, 5. jostas saknīti un 1. krustu saknīti, jeb S1, tātad L4, L5 un S1. Ir zināms, ka L4 un L5 saknītes ir tās saknītes, kas nodrošina cilvēka pēdas pacelšanu uz augšu. Tātad cilvēks var nostāties, ja jūs iedomājaties, ka mana roka ir pēda, tad cilvēks var piecelties uz papēža, pacelt pēdu un īkšķīti uz augšu. Savukārt S1 saknīte ir tā, kas nodrošina kustību pacelšanos uz pirkstgaliem. Cilvēks var pacelties uz pirkstgaliem. Un atbilstoši dermatoma kartei, ko jūs varat katrs izpētīt, arī sāpju izplatība ir diezgan līdzīga, bet tomēr atšķirīga. Šīs saknītes dodas diezgan tālu līdz pat pēdai, bet pēdā ir atsevišķas zonas katrai no saknītēm. Un līdz ar to, tad, ja patiešām cilvēkam ir šī diska trūce vai ir kāds cits iemesls, kādēļ nervu saknīte ir saspiesta, tad mēs izmantojam šīs zināšanas par dermatomu un miotomu karptēm. Mēs no pacienta sūdzībām bieži vien diezgan precīzi varam nojaust, jau kura saknīte ir potenciāli bojāta un uztaisot bildes gūt šim apstiprinājumu.